motoru darba tilpumu līdz 1600 kubikcentimetriem. Tehniskie risinājumi visdažādākie, sākot ar tādiem attiecīgas kubatūras atbilstošiem vieglo automašīnu motoriem, beidzot ar motociklu motoriem, un ir pat eksperimenti ar 2 motociklu motoriem, tā kā šajā sacensībā varbūt gluži nav šādi te dalībnieki redzami, bet kas ar 2 motoriem brauc, bet tāda iespēja katrā gadījumā ir. Un tātad, jā, sacensību dalībnieki. Un Aleksandrs Nikitins, starp citu, aizvada pirmo sacensību šodien bagiju klasē. Viņš līdz šim ir 2-3 sezonas cīnījies Latvijas čempionātā salonu automašīnu kategorijā, bet tagad viņam pirmā sacensība bagijos, sarkanais bagijs pēdējā rindā stāv tur Mārs Līcis, Tomas Zavārskis, Ivo Sults, Mortens Perševits, Gintaras Morkevičus, Janārs Kadaks un Justs Grencis. Jā, Eiropas vicečempions Justs Grencis ir oranžajā bagijā šobrīd, arī atbrauc viesizrādē uz Baltijas kausīs cīņu. Tātad aiziet starts, un no starta vadībā šķiet tas mums ir Ivo Sults, kurš ir izvirzījies igauņu braucējs. Jā, Sults vadībā, Zavārskis 2. līdz 3. Morkevičs 4. Nikitins jau ir 5. vietā, ticis garām pat Eiropas vicečempionam Justam Grencim. Un 6. vietā šobrīd vēl viens igauņu braucējs Janārs Kadaks un 7. pozīcijā Mortens Perševits, latviešu braucējs. Visas 3 Baltijas valstis ir pārstāvētas diezgan tādu līdzīgu skaitu dalībnieku sastāvā. Justam Grencim oranžais bagijs, viņam arī 600 kubikcentimetri, lai gan, protams, kubatūra drīkst būt lielāka. Šis ir Eiropas junior bagiju čempionāta automobīls ar mazāku kubatūru, bet, protams, attiecīgi viņš tiek iekšā šajā te klasē motoru darba tilpuma ziņā. Ja līdz 1600 drīkst būt, tad viss ir kārtībā. Mārs Līcis šobrīd mūsu ekrānos viens no šo sacensību organizatoriem, tajā skaitā tātad mājas trasē šobrīd bijis Baltijas čempions, bijis arī Eiropas čempionāta regulārs dalībnieks. Šobrīd viņš 3. pozīcijā aiz Ivo Sulta un Tomasa Zavārska. Un viņam šobrīd smaga cīņa par 3. un 4. vietu. Gintars Morkevičs viņam tramplīna aizlēc garām. Šobrīd liekas, ka nomainās mums 3. pozīcijas turētājs. Tikmēr igauns Ivo Sults vadībā, lietuvietis Tomas Zavārskis 2. Jā, un lūk, 3. vietā ir Gintars Morkevičs, un liekas, ka Māra Līča bagijiem ir tehniskas problēmas. Arī izskatījās, ka pa sāniem starta burzmā bija pamatīgi dabūjis. Viena no sānu aizsargu trubām ir salocīta. Bet tas bagijos ierast lieta šajās te dubļu formulās ik pa brīdim tā gadās sānu kontakti ar šiem te riteņiem. Jā, Mārs Līcis tik tiešām izstājas. Diemžēl viņa mājas sacensība nav sākusies īpaši veiksmīgi. Un tātad Ivo Sults vadībā, Tomas Zavārskis turpat aizmugurē. Šķiet, ka nedaudz brīžam pietuvojās atsevišķos trases posmos. Zavārskis šobrīd ir pārliecinošs Baltijas kausa līderis. Viņam arī vajadzētu būt galvenā favorīta statusā. Ivo Sults aizvada ļoti labu braucienu, jo ne visos posmos viņš ir startējis, bet tagad lūk tur līderu pozīciju. Un tajos posmos, kuros viņš ir startējis, tur arī bijuši arī pa kādai avārijai un sadursmei nolaustiem riteņiem, kas bagiju klasē diezgan vienkārši izdarāms. Un lūk, cīņa par 1. vietu šobrīd. Cīņa par 1. vietu Tomas Zavārskis iet uzbrukumā, bet nepaspēja apdzīt līdz finiša līnijai šobrīd Ivo Sultu. Igaunis tātad 1. vietā, Zavārskis 2. vietā, piekāpjoties tikai par 2 sekundes desmitaļām. Gintars Morkevičs 3. vietā. Aleksandrs Nikitins šķiet savā debijas sacensībā tūlīt sasniegs 4. pozīciju, noturētais sevis Justu Grenci vēl līdz pēdējiem brīdim cīņa. Jā, Justu bagiem pietrūkst jaudas mazās kubatūras dēļ, un tātad visi finišā attiecīgi Nikitins 4. Justs Grencis 5. Janārs Kadaks, igaunis 6. vietā un Mortens Perševits 7. pozīcijā. Un sacensību organizators Mārs Līcis, diemžēl, ir vienīgais, kurš ir izstājies šajā te kategorijā. Lūk, nākamā klase mums jau